Ilgtspējīgs tā ir īpašība un nozīmē spējīgs pastāvēt vai atkārtoties ilgstoši. Ilgtspējīga attīstība ir attīstības veids, kur apmierinot mūsu vajadzības šodien, mēs tomēr saglabājam zemi labā stāvoklī arī mūsu bērniem un mazbērniem. Ilgtspējīgai būvniecībai ir 3 būtiski aspekti. Pirmkārt, tas ir šis ekoloģiskais aspekts, jeb atbildība par globālajām izmaiņām un piesārņojumu. Otrkārt, tas ir sociālais aspekts, jeb nepieciešamība būvēt kvalitatīvas ēkas. Un treškārt, tas ir ļoti būtiskais ekonomiskais aspekts, jeb nepieciešamība taupīt resursus. Mums ir jādomā tāpēc, ka šobrīd mūsu rīcība nav ilgtspējīga. Šobrīd mēs tik tiešām kopīgiem spēkiem apdraudam mūsu bērnu un mazbērnu iespēju dzīvot tīrā, resursu nenoplicinātā vidē. Pētījumi liecina, ka ja ik viens no pasaules iedzīvotājiem iztērētu tikpat daudz resursus kā vidēji 1 eiropietis, mums jau šobrīd būtu nepieciešams 3 planētas. Ilgtspējīga būvniecība šajā stāstā ir būtiska ar to, ka tieši būvniecības sektors patērē 40% no pasaules energoresursiem. Līdz ar to rezumējot, mums atliek tikai vienīgi kļūt zinošākiem, varošākiem un sākt rīkoties ilgtspējīgi. Uzbūvēt ilgtspējīgu ēku nozīmē sākt ar rūpīgu plānošanu un mērķu noteikšanu ēkas agrīnā tapšanas stadijā. Katrs lēmums tiek izvērtēts no ekoloģiskā, sociālā un ekonomiskā skatu punkta, sākot ar ēkas vietas izvēli un beidzot ar skrupulozu visu uzstādīto sistēmu darbības pārbaudi. Ilgtspējīga ēka ir energoefektīva un izmanto atjaunojamos resursus. Pielietojamo materiālu izvēle nosaka ietekme uz vidi visā to dzīves cikla laikā. Ilgtspējīgs ir arī ēkas būvprocess. Tas nerada pārmērīgu resursu patēriņu, troksni, putekļus vai atkritumus. Ilgtspējīga ēka ir iegūms tās lietotājiem un globālajai sabiedrībai vienlaicīgi. Tas ir atkarīgs no tā, kas ar eko un zaļu tiek saprasts. Ja ar ekoloģisko un zaļo būvniecību tiek saprast risinājumi, kuri ir izvērtēti gan no ekoloģiskā, ekonomiskā un sociālā skatu punkta, jā, ilgtspējīga būvniecība, zaļā būvniecība un ekoloģiskā būvniecība ir viena un tā paša, dažādi apzīmējumi. Taču, vērojot diskusiju sabiedrībā, ir skaidrs, ka ļoti bieži zaļo būvniecību tiek saprasti galvenokārt būvmateriālu pielietojums ēkas būvēšanā. Šajā gadījumā gan zaļā būvniecība būs daudz šaurāks jēdziens par ilgtspējīgo būvniecību. Un faktiski jāsaka, šajā gadījumā zaļā būvniecība tas būs tikai viens no ilgtspējīgas būvniecības daudziem aspektiem. Ilgtspējīga būvniecība ir atšķirīga pieeja ēku būvēšanā un prasa arī papildus zināšanas. Šādi būvētas ēkas mēs realizējam pārdomātākiem risinājumiem un radam arī papildus vērtības. Sākotnējais ieguldījums ēku būvniecībā ir lielāks, bet skatoties visā ēkas eksploatācijas laikā, šādas ēkas ar uzviju atmaksājas. Skatāmies kopā gan ēkas uzturēšanas izmaksas, skatāmies eksploatācijas izmaksas, saistīts ar siltumu, ar elektrību, un mēs esam ieguvēji. Ilgtspējīgā būvniecībā viena ļoti būtiska sastāvdaļa ir attieksme, kas sākās gan projektēšanā, izvērtējot risinājumus, būvniecībā,
domājot un plānojot, kā to visu realizēt, kur iegādāties materiālus. Un tāda lieta, kas vēl Latvijā, par kuru tiek ļoti maz runāts, ir tīri iedzīvotāju, jeb šo te ēku izmantotāju attieksme pret to, kur viņi dzīvo, pret apkārtējo vidi, kā viņi patērē resursus dzīvojot šajā ēkā. Jo bez attieksmes vērstas uz apkārtējo vidi un resursu ekonomiju ilgtspējīgai būvniecībai nebūs gaidītais rezultāts. Cilvēkiem, kurus ikdienā vada globāla apsvēruma, ilgtspējīga būvniecība iespējams ir ļoti viegli saprotama un uztverama. Tomēr ilgtspējīgai būvniecībai ir tāda īpašība, ka gan pēc definīcijas, gan praktiski ilgtspējīgi būvēta ēka būs kvalitatīva. Turklāt ļoti daudzos gadījumos šādas ēkas to dzīves cikla laikā arī atmaksājas tīri naudiskā izteiksmē. Līdz ar to es domāju, ka šāda kvalitatīva resursu taupoša ēka varētu būt interesanta arī tiem cilvēkiem, kuru motivācijā ir maz kopīga ar alternatīvu dzīvesveidu vai globālām problēmām. Pirmkārt, ieguvējs ir iedzīvotājs, īpašnieks, kurš dzīvo šajā mājoklī, jo mājoklis ir komfortabls, atbilstošs Eiropas prasībām. Mēs runājam par ilgtspējīgas ēkas īpašnieku. Tad šis īpašnieks arī noteikti ieguvējs, jo pieaug ēkas vērtība. Tātad tā ir kvalitātes zīme, kur ir atpazīstama ne tikai Latvijā lokālajā kontekstā, bet arī Eiropā un pasaulē. Ja mēs runājam par garām gājēju, tad garām gājējs arī noteikti ir ieguvējs, jo tas nozīmē arī sakopt vidi, tas nozīmē infrastruktūru, tas nozīmē komfortu. Ja mēs runājam par Latvijas valsts pilsoni, kurš varbūt nedzīvo šajā ēkā, tad mums šeit jāmin ir tie momenti, ka ilgtspējīga būvniecība mēs lielā mērā saprotam vietējo būvmateriālu izmantošanu, vietējo saražoto būvmateriālu izmantošanu. Tas nozīmē vietējo celtnieku piesaistīšanu. Un tādā veidā, stādot par mērķi šo kvalitatīvu ēku, mēs izglītojamies, mēs runājam kā globālie pilsoņi, tad kā globālie pilsoņi mēs varam apzināties un būt gandarīti par to, ka mūsu ēka, mūsu īpašums, Latvijā esošais īpašums ir uzbūvēts atbilstoši ekoloģiskajām prasībām, kurš nav sagandējis dabu. Ilgtspējas būvniecības mērīšana, ja vērtēšana, tā ir Eiropā un pasaulē ļoti pierasta prakse. Ilgtspējas būvniecības vērtēšana nozīmē to, ka ēkas īpašības tiek salīdzināts ar skaidriem, konkrētiem kritērijiem. Daudzām valstīm ir savas ilgtspējas būvniecības vērtēšanas sistēmas, kuras atšķirās ar dažādiem uzsvariem, atspoguļojot šo konkrēto valstu prioritātes vides, ekoloģisko un sociālo jautājumu risināšanā. Taču saturiski visas šīs sistēmas ir ļoti līdzīgas, un mēs varam rezumēt, ka ilgtspējībai ir konkrētas un visiem saprotams vispār pieņemtas kategorijas. Šobrīd populārākās no ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas sistēmām ir Lielbritānijā izstrādātā sistēma saīsinājumā BREEAM un Amerikas Savienotās valstīs izstrādātā sistēma jeb saīsinājumā LEED.